ok, ir šīs divas fāzes, ir iemīlēšanās fāze un ir reāls mīlestības fāze, bet es domāju, ka īsta mīlestība ir tā kā Dievs skatās. Un kāda ir šī Dieva mīlestība? Viņa mīlestība ir šī te agapes, šī neierobežotā, beznosacījuma mīlestība. Un reizēm es domāju, ka mīlestība, patiesa mīlestība ir izvēle. Ka mēs varam izvēlēties, vai mīlēt šo cilvēku, pieņemt viņu ar visiem viņa trūkumiem, pieņemt, kā šis cilvēks ir. Un ka tas nav tikai jūtas, tas nav tikai kaut kādas emocijas, tas nav tikai kaut kādas materiāls lietas vai aprēķins par to, kāds ir darbs cilvēkam, vai viņš ir tur gudrs, vai viņš ir tur dumjāks, vai viņš ir no kaut kādas kultūras, kur man patīk, vai kultūras, kur man nepatīk. Varbūt viņš runā vispār valodā, kur es nezinu, piemēram, ka mīlestība viņa iet pāri visām šīm cilvēciskajām robežām. Patiesībā mēs vienkārši izvēlamies mīlēt un pieņemt šo cilvēku, kurš mums nāca mūsu dzīvē, ka mēs viņu pieņemam.